Izaicinājums 2007. Pirms 3 dienām startējušas no Amsterdamas 15 automašīnas šodien uz brīdi piestāja arī Rīgā, lai jau pavisam drīz dotos tālāk cauri Krievijai, Mongolijai un Ķīnai līdz pat gala mērķim Pekinai. Vairāk stāsta Elīna Vītiņa. Tās ir nevis ātruma sacīkstes, bet gan izaicinājums nokļūt galamērķī. Par dalību braucienā saka visi 15 komandu dalībnieki no Nīderlandes. Viņi nepilnu mēnešu laikā plāno tik līdz Pekinai, šķērsojot vairāk Eiropas un Āzijas valstu robežas. Šis ir arī labdarības brauciens. Nauda par katru nopirkto sponsoru uzlīmi, kas rotā autos sānus, kā arī vismaz 10 eiro centi par katru nobraukto kilometru no atbalstītāja naudas nonāk labdarības fondos. Tādām organizācijām kā SOS bērnu ciematiem un jauniešu projektam cīņā pret HIV/AIDS. Viens no rallija noteikumiem – auto nedrīkst būt dārgāks par 5000 eiro, tāpēc tie pārsvarā ir veci un ne īpaši labā tehniskā stāvoklī. Ar tādiem mērot ceļu caur Urāliem, Sibīrijas plašumiem un Gobi tuksnes ir ekstrēmi. Redziet, viņi jau tagad dažas automašīnas labo. Tas ir izaicinājums vai ar tik veciem auto tiksim līdz Pekinai. Un tas arī ir visinteresantākais – salabos laikā vai ne? Šis pāris ikdienā ir fotogrāfs un aksesuāru firmas darbiniece. Šoreiz atvaļinājumu izlēmuši pavadīt šādi. Mums ļoti patīk ceļot, un mēs atbalstām arī labdarību. Šis ir lielisks veids, kā to apvienot. Esam daudz ceļojuši, bet šādā avantūrā iesaistāmies pirmo reizi. Šo auto nopirku speciāli braucienam. Tas ir vecs franču fermeru auto. Pavisam vienkārši, tāpēc viegli labot, kā tāda zēnu rotaļliete. Tā maksimālais ātrums ir 80–90 km/h un ar citiem skrieties grūti. Tāpēc dalībnieki pa ceļam izklīst, bet visu laiku sazinās un norunā nākamo pieturvietu. Mēneša braucienam bagāža nav no mazajām. Ēdienas, degviela, drēbes, ērta gulta, bet pārsvarā jau nakšņojam lētās viesnīcās vai arī teltī. Vēl daudz dažādu instrumentu, jo pats svarīgākais, lai auto ir kārtībā. Pekinā viņi plāno ierasties 20. septembrī, lai pēc tam paši ar lidmašīnu, bet automašīnas ar kuģi dotos atpakaļ uz Amsterdamu. Elīna Vītiņa, Uldis Vejs, LNT. Vēl šajā ziņpārēdē, protams, būs arī sporta ziņas un arī īsu ieskatu tajā.